Jau 7. gadu Latvijas darba devēju konfederācija kopā ar uzņēmumiem un profesionālajām izglītības iestādēm īsteno Eiropas sociālā fonda un valsts budžeta līdzfinansētu projektu par darba vidē balstītām mācībām un praksēm uzņēmumos. Apmeklējam modes dizaineres Natālijas Jansones uzņēmumu NJ Studija, kas dibināts 1997. gadā. Uzņēmuma meistari radījuši tērpus Latvijas Nacionālajai operai, Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim, Olimpiskajai izlasei, Eirovīzijai, Miss Universe, aviokompānijas Air Baltic personālam un citiem. Esmu modes dizainere Natālija Jansone. Te ir mums apģērba dizaina studija tieši. Darba vidi balstītas mācības mums bija daudz reiz un daudz gadus garumā. Praktikants bija ļoti daudz, pieredze ir liela, es ļoti mīļu praktikants, tāpēc, ka tas ir tiešām vispār izpildīdzīga lieta. Daudz dažādie darbi un, protams, mēs skatāmies uz ko, es jautāju parasti, uz ko cilvēks ir tieši merķēts, vai uz dizainu, vai uz šūšanu. Galvenais nav tā lieta, ko cilvēks te dara, bet es uzskatu vislielākā jēga ir tam, ko cilvēks vispār redz. Tāpēc, ka ir daži cilvēki pēc prakses vispār pārdomē būt par dizaineru, tāpēc, ka bieži vien un skolas tas nemaz izskatās ļoti skaisti, ka cilvēki, kā piemēram dizaineri sēž, tikai zīmē kaut ko, met papīris miskastē, bet tas pavisam nav tā. Tā tieši kaut kādā skaista lieta, kā, piemēram, pats dizains aizņem, droši vien 5% no visā darba laika. Ja cilvēks redz to visu apkārt, viņš jau var vieglāk iedomāties savu nākotni un saprast, vai tas ir tieši priekš viņu, vai tas ir pavisam kaut kas cits, par ko viņš vispār sev iedomājas. Un mums bija viena no daudziem cilvēkiem meitene, kur tiešām saņem laimi no šūšanas, un viņi ļoti ātri izaug pie mums, un tad viņi brauc uz konkursu uz Parīzi, dabūja zeltu adatiņu starp visiem konkursantiem no Parīzes, no ārzemēm, un viņiem vajadzēja, man liekas, ka pa dienu vai pa cik stundām sašūt ar rokām sarkano kleitu. Viņa vinnēja, un mēs laimīgi, un viņa pie mums arī strādāja. Skolā, es domāju, tādi ideālie apstākļi, bet sastopoties ar dzīvi un īstu, var teikt, praksi, cilvēki jautā, kāpēc man tik maz krāsas manā kolekcijā. Un tas ir saistīti tieši ar dzīvi, ar to praksi. Piemēram, daudz rūpnīcam ir milzīgie minimumi, pat vairāk par 1000 metri un vienu krāsu. Un tad uzreiz skaidrs, ka ja tev nebūs pasūtījumi uz 1000 metru vienu krāsu, piemēram, zaļā, var pasūtīt tikai, piemēram, 4 veikala zaļo, pārējie nepasūtīs. Un tad tu jau saki vienkārši tas savas gribēšanas un vēlēšanas bišķiņi samazināt, parliekot viņu kaut kā cita, varbūt dizaina, ne gan par krāsām. Un to var iemācīties droši vien kā tieši darbā vieta. Paldies LDDK, tas ir tiešām dažos momentos vienkārši ļoti izpalīdzīgi. Projekta mērķis ir palielināt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu, kuri uzņēmumos īsteno darba vidē balstītas mācības un mācību prakses. Rezultātā 85% no projektā iesaistītajiem audzēkņiem, kuri ir ieguvuši kvalifikāciju, ir nodarbināti uzņēmumos Latvijā. Pateicamies uzņēmumiem un profesionālajām izglītības iestādēm par sadarbību.